šis jaunais Mekas līgums visticamāk rada visādus jautājumus vairākām reģionu valstīm. Kāda varētu būt ietekme arī uz viņu drošību? Piemēram, Turcijai ir ļoti sarežģītas attiecības ar Izraēlu. Pakistānai ir konflikti ar Indiju un Afganistānu. Savukārt Indija nereti jūtas apdraudēta un ir savā ziņā Ķīnas un Pakistānas ielenkumā. Saudarābija grib dominēt Arābu pussalā. Un, ja ilgāku laiku notiek rievēšanās starp Saudarābiju un Arābu apvienotiem Arābu Emirātiem. Tā kā par šī līguma ietekmi un attīstību, es domāju, vēl ilgi lauzīs šķēpes, bet tas, ko diezgan droši var teikt, ka Eģiptam šoreiz nepievienojās, bet šīs 3 valstis, Saudarābija, Pakistāna un Turcija, meklē risinājumus brīdī, kad nav skaidrs, kāda būs ASV iesaiste, kāda būs reģiona nākotne. Katrā ziņā tas no dažādiem aspektiem ir ļoti nozīmīgs pavērsiens. Es tev piekrītu. Tur vēl papildus nāk jautājumu loks par to, ka Turcija ir NATO valsts arī. Kā Turcijas saistības pret Pakistānu un Saudārābiju var ietekmēt tās saistības aizsargāt transatlantisko drošību. Tā kā jautājumu tur būs vēl diezgan daudz.